7. septembris. Pļauja ir jau pāri, beigusies arī augļu ievākšana, bet glābšanu mēs neieguvām. Jeremijas 8:20. Cik aizkustinošas ir šīs žēlabas! Tā varbūt klusībā izmisis raud kāds slimnieks, kas mēnesi pēc mēneša cer uz izveseļošanos. Tā nopūšas dažs labs, kas nonācis grūtos, spaidīgos apstākļos un neredz izeju. Tā sūdzējās arī vecās derības Dieva tauta, kad to samina nežēlīgi ienaidnieki. Kam tad neaizkustina sirdi tādas izmisušas žēlabas? Pravietis Jeremija, kas tās izsaka, tūlīt turpina. Es esmu satriekts savas tautas meitas sabrukuma dēļ. Tikai vienu vienīgo tas neaizkustina – dzīvo Dievu. Tas ir vissmagākais šajā Bībeles nodaļā, ka Dievs uz visu to atbild. Mani jūsu žēlabas neaizkustina. Kā tas iespējams? Vai tad Dievs ir tik cietsirdīgs? Dievs paskaidro, kādēļ viņu šīs aizgrābjošās žēlabas neskar. Vaimanātāji grib tikai palīdzību. Pašu palīgu tie negrib. Tā ir visas pasaules nelaime. Varbūt tā ir arī mūsu dzīves nelaime. Mēs gribam palīdzību iekšējās un ārējās vajadzībās, bet palīgu, ko Dievs ir pasaulē dāvinājis, pestītāju un glābēju kungu Jēzu Kristu, negribam. Viņam mēs aizslēdzam savu sirdi. Tad stājas spēkā cits pravieša Jeremijas vārds. Tev būs piedzīvot un samanīt, kādas žēlabas un sirds sāpes ir atstāt kungu, tavu Dievu. Tāpēc vispirms raudzīsimies nevis pēc palīdzības, bet pēc palīga. Viņš gaida uz to, lai taptu mūsu palīgs. Kungs, tu mums esi nepieciešams, ļauj mums tevi atrast. Āmen.